tuvums. Kad Dievs tevi dāvināja taviem vecākiem, viņam bija sagaidīšana, ekspektācija par tevi. Šī ekspektācija ir tuvums. Dievs sagaida tuvumu tavā dzīvē. Tuvumu uz viņu, tuvumu uz līdzcilvēkiem. Viņš mums ir devis mērauklu, standartu, kā mēs varam pārbaudīt šo ekspektāciju, šo tuvumā realitāti mūsu dzīvēs. Un varbūt tu esi dzirdējis par 10 likumiem vai 10 baušļiem, ko kādreiz kāda baznīcēna mums mēģina līdzdalīt. Un tā baušļu, tev likumu uzdevums ir parādīt, cik daudz vai cik nav tuvums tavā dzīvē. Un tā Dieva ekspektācija ir, kad tu neizkrīti nevienā no šīm lietām ārā. Un redzot savā dzīvē, kad es paskatoties uz šo standartu, uz šo ekspektāciju, priekš sevi saprotu, ka es krītu ārā. Un man ir jābūt godīgam un nedrīkst palikt pie savu tā izveidotās ekspektācijas vai standarta, paštaisnības vai pašlepnības. Un kad tu nonāc šai vietā, tu saproti, ka tev īstenībā trūkst tas tuvums. Un tu viņu mēģini kaut kur iegūt, kaut kur viņu kompensēt. Caur attiecībām, caur finansēm, caur izdarībām, caur visdažādākām vielām un tam līdzīgi. Un Dievs mūs nav pametis šai jautājumā, jo tas ir pats vitālākais jautājums. Un tā saknes jau nāk no mūžības. Un Dievs savu to mums pierāda caur Jēzu Kristu, ko varbūt arī tu esi dzirdējis. Un šis Jēzus Kristus ir viņa dēls, kas iemiesojas kļūst par cilvēku, kas pierāda, ka šo tuvumu var tiešām iznest līdz galam. To darot, viņš iemieso visu to tuvuma trūkumu, to, ko mēs neizpildām, viņš absorbē. Un tā absorbācijas fināls, tas kulminācija ir, kad viņi sit krustā. Piestot viņu krustā, viņš izlīdzinās, viņš samaksā par ikvienu, kas viņam tic. Jo ellei un nāvei nav varas pār viņu, jo viņš pats nav grēkojis. Viņš ir maksājis maksu, bet nav darījis tās lietas. Un tā iemesla pēc viņš ceļās augšā 3. dienā no kapa. Un tai brīdī lūst šķirsts, ceļās un aptumšojās un notiek mega lielas lietas un zīmes. Jau tad un pāri visam mums, kam iztrūkst tas tuvums ik pa brīdim, vai mēs cenšamies strādāt pie šī tuvuma savā tādā paša standartā, viņš dod ticībā par brīvu šo samaksu, ka mums nav jābūt vainīgiem vairs viņu priekšā. Jo tai brīdī mēs drīkstam nākt viņa goda priekšā. Mēs drīkstam lūgt viņu, mēs drīkstam veidot tās attiecības. Jo Tēvs to vēlās un grib. Un pie tā mēs arī nepaliekam. Jo viņam vēl dzīvam esot, viņš teica, ka tie, kas tic šobrīd, kamēr viņš dzīves bija, un arī ticēs pēc tam, kad uz viņa rēķina tiks samaksāts par tevi. Ja tu tam tici. Un ja tu viņam tici,
tai ticībai jābūt redzamai. Un tāpēc mēs slēdzam derību ar viņu. Tāpēc mēs viņu ieaicinām ar lūkšanām, ar bijību, ar tādu noturību. Un sākam kopt tās attiecības jau šeit, un dod Dievs, kad arī līdz mūžībai. Kad mums nesaiet kaut kas ķīselī, un mēs nezaudējam šo vilkmi, šo vērtību šais attiecībās. Tā no citu rakursa tas ir būtībā evaņģēlijs. Kad tad brīdī, kad tu saproti, ka tev ir grēks, ka tev ir tas nepilnība, ka tev ir tas sirds vakums, tad tu redzi, cik evaņģēlijs kļūst priecīga ziņa. Bet kamēr tev ir tavs standarts, kamēr tu esi labais cilvēks, tev tas evaņģēlijs liekas pilnīgs muļķības, tev liekas kaut kādi vēsturiski murgi, tev liekas, tie cilvēki ir dīvaini. Bet tad, kad tu paskaties no tās īstās dziļās vietas, tas nes, un saproti, ko tu tur meklē visam citam, tu meklē tu, dievišķo godību. Tu tur viņu neatradīs bez Dieva.